Nu tā šādi izdevās sarūmēt. Te ir tas matracis. Te ir kaut kādi ēdamie, kas visbiežāk droši vien būs jau uz kaut kādu apartamentu jānes. Kurpes un gultas viļas, kas būs retāk vajadzīgs kurpes uz kalnu pārgājienu. Gultas viļas tad, kad gulēsim šite. Pirmajās dienās tas nebūs. Pilnīgi neticās, ka tas atkal notiek. Tāpat kā pirms 2 gadiem tādā braucienā, kurš diezgan neveiksmīgi viss beidzās. Tagad atkal jau sāk plīst kondicionieris, iebraucam Lietuvā, un švakāk jau viss tā plūs un vienkārši lēnāk ir. Tieši sākam ceļojumu, atkal kondicionieris čupā, lamāties gribas. Tuvojamies šaujam. Vācakot iegāja šeit, kaut kāds autoserviss te bija. Kur viņš bija? Nevarēs ieliekam štādi. Tur parāda to kondicionieras uzpildījumas. Ai, nē, nav. Es saku, kaut kur šeit tuvākajā apkārtnē. Še nav neviena. Vēlreiz jāstāsta, kaut kur jāmeklē. Kas tur ir? Plijus. Ķipa paši uzplijās, jā? Vai plus piepilda uzreiz pa 2. Kaut kāds tur. Tas skats atkal ir kaut kāds, ka tur nekā nav. Te kaut kādi šauļi ir viltus kondicionieru uzpildītāju pilsēta. Atsakot, reku jau iet viens pie mūsējā uzreizī. Pēc atdevu atslēgu. Atsakot, atbraucam tos to servisu, ko ieteica un nu jā, esot jaunais freons un tā, pēc tagad pusdienas pārtraukums, tad sataisīs un tā. Bet cena man bišķiņ tā, pirmā bija apstulbināja 100 eiro. Kaut kā it kā tur tās klasa, parasti tur 30, 35 kaut kāda, tās reklāmās, bet tur jau, protams, atšķirās no mašīnas tipa, no tā, cik daudz tur viņš jālai, jaunais vai vecais freons. Tad vienā vietā atradām, kad arī Latvijā piemēram kaut kur pat 125. Vai pofīgi, mēs vairs nemeklēsim citur un varbūt mūs te apčakarē atkal. Nezinu, mēs tur savējo nevarēju sazvanīt viņam pajautāt, vai tas ir, vai tas nav normāli 100 eiro. Kāds kaut 100 eiro pa virsu. To ceļojumu izdevumu vienkārši no zila gaisa. Jā, tagad es viņam atstāju atslēgu. Izstāstīju, viņam beidzies pārtraukums, viņš uzreiz jau. Tas tur mikrofoniņā paziņoja, un tas jau iet un taisa. Mēs te gribējām atnākt uz Circle K, kaut saldējumu nopirkt. Viss riktīgi ievēlkās, tā kā jau vēl bija cerība, ka vakarā varbūt sanāk vēl bišķi pa daņas pastaigāt, tad tagad taču vairs ne. Kurē naktī tikai būsim tajā viesnīcā. Gan cenas nav lētāks. Kolpa eiro 79 Statoilā, Circle K, jā. Man liekas, mūsējā lētāk, ne? Vispār tā ricīgi dārgi visi. Stilīgie soli ar riepām, tādām jaunām riepām sataisīt. Tā, kaut kāda apmēram stundu bišķi vairāk vēlāk, it kā esam sataisīt. Beigās nebija tomēr tie 100, laikam nebija tik daudz jāpilda, bet ko tas nozīmē, ka tā nav īstā vaina? Nezinu, katrā ziņā paņēma 54. Tagad vārds, ka 500, tikai 90 km esam tikuši priekš, 573. Gandrīz 9 stundas vēl līdz pirmajam mēķim Gdaņskai. Tas Makskot sekoja ātrākajam maršrutam, ko piedāvāja. Vēl ko teica, iespējams ātrāks maršruts, iepriekš iedoto nomainīja. Ja pietaup 4 minūtes un uzved uz grantētā lauku ceļa, to es gan negaidīju. Vakar nomazgāja rūpīgi mašīnu, notīrīja. Tagad viss putekļos. Mēs te braucam kaut kur pa tādu maršrutu
braucam garām otrā pusē upi, un tur jau sākās ļaunuma impērija, vairs Kaļiņingrads apgabals. Mēs no viņiem tā braucam apkārt, un tad tur arī Polijas pusē tuvu ar viņu, tas sanāk vistuvākais kā uz Daņus, kā izbraukt. Eiropa, Kaļiņingrada vilciens. Te mums jāgaida tāds, kuram vispār nevajadzētu vairs braukāt. Tas bija tepat Krievijas robeža, varēja redzēt sētu ar kameru. Tā, iebraucam šeit Polijā, Graņica. Bet vēl jau pa Poliju, tas tikai pusē esam nobraukuši tā kaut kā tik apniecīgi šodien, tik ilgi velkās tas viss. Ja tikai jābrauc un jābrauc. Kāds svētceļojums laikam. Reāls smuks reģions. Kā Baltijas, Latvijā es teiktu tuvākais, vissmukākais reģions, citi teikt Tatri, tāds kalnēns. Bet šitie pauguri man arī riktīgi patīk, nevajag mums tos krutos kalnus, bet šitie pauguri arī Čehijā, viņi daudz ir tādi ar zaļumiem apauguši un iekopti, un tur mājas pa vidu, un līkumaini ceļi, un tev ar riteni vajadzētu izbraukāt kaut kad. Tik nekvalitatīvi šauri un maziņi tie ceļi, un tik gari visu laiku iet tikai pa šitādiem maziem līkumainiem celiņiem. Tāda 8:08, tāds 8 dziesmiņas skan, gaida mēdienu te vienā mazā pilsētiņā. 270 kilometri vēl ir atlikuši. Kas ir daudz un kas man nepatīk, jo es gribu uz nesnīcu. 4 stundas braukšana, bet 6 stundas ir brauktas. Vairāk nekā varbūt, un 400 kilometri nobraukti. Jā, es gribēju teikt par tiem mazajiem celiņiem. Tur netīrs, pagaidi. Aizpliksējies. Jā, sakot, kādu laiku, kamēr tur Lainaviskin smuki, tur līkumains un skaists un pakauns un tā tālāk. Bet kaut kādā brīdī tas sāk baigi nogurdināt, un kad arī vairs nav tik smuki, un kad vēl nekvalitīvs paliek tas asfalts, labi, tagad mums pēdējos kaut kāds pārdesmit kilometri ir kaut gluds tas asfalts, un nav taisnie posmi gandrīz nemaz, un visu laiku tur tikai kad 60-70 tur var braukt, un tad vēl pilsētiņas, kur uz 50 ķipa, bet tāpat jau bišķi laiž pa virsu, bet tas viss tik lēni iet uz priekšu, un tas sāk tā besīt baigi un nogurdināt. Taču, ja piemēram, atkal, teiksim, braukt pa tādiem, otrs variants bija braukt, kur būtu vairāk autostrādes, tas būtu pēc kilometriem tā kā ilgā, vairāk, pat pa 100 kaut kur kilometriem vairāk, protams, benzīns vairāk iztērētos, un arī pēc laika viņš parādīja, ka šī it kā īsākais arī pēc laika ceļš. Bet, ja braukt pa tiem taisniem, tad, protams, nav tik nogurdinoši, kā tad, ja tu visu laiku līkumo. Un tā, bet no otras puses tad atkal var sākt nākt miegs vairāk virsū, tā, ka tu vienkārši tur mauc, un tas tā vienmuļ, it kā vieglāk, bet te pašā laikā, ja vieglāk, tad atkal it kā nenogurdina no tā grūtuma, bet ieejā kaut kādā atkal iespējamā miegainībā, jo pa nakti jau arī pārāk daudz neizgulējās, tā kā, katram variantam savu plusu, savu mīnus, kā jau viss šeit dzīvē. Ēdiens man šāds, var sakot, kartupeļi ar vistiņu, nalusane te ir limonāde, un būsim frī kartupeļi, kā viņš pēc gribēja, un bišķīt no mums arī gaļā ar brokoļiem. Smuka alejiņa un blaku malā veloceļš iet, te diezgan daudz veloceļu šitām mazajiem celiņiem, kur augšā velospēdisti, Un reliefiņš uz leju, un tagad saulīt spīd, esam paēduši, un ir foršāks garastāvoklis, tāpēc nekā iepriekš bija bišķiņ jau izbisījiens uznācis. 4 stundas gan vēl ir jābrauc, tā
būs arī izbasījens kādā brīdī. Šits viss ir ļoti tuvu Kaļiņigradai, tur pa labi sanāk, kaut kur ir kaut kādi, nu kā kurā brīdī, bet daži vai 10 kilometri aptuveni līdz Kaļiņigradas tai taisnajai kartē, skatoties kā lineāli nogrieztajai robežai. Smuki tie lauki jau uz pakalniem un tā kā velobraucēji malā. Visu laiku turpinās tas veloceliņš, jā, jau tagad kaut kāds 11 kilometrus. Tik daudz smuku to aleju. Ļoti garas viņas ir. Tiešām ir jau, tagad man žēl, ka es neuzņēmu, kad viņa sākās tā aleja, bet nu, kaut kādi 5 kilometri vismaz, ja ne vairāk. Un viņai neredz beigas, un visu laiku šitādi lieli, kas tie ir ozoli, jā, ozoli. Visu laiku ozoli šitādi. Interesanti, kas ir lielākā, garākā aleja Eiropā? Jāpameklē. Nu, katrā ziņā es nekad neesmu braucis caur šī tik gara aleju. Šitī inčīgi brauca viens tā pretī pa vidu reāli. Nu tā, lai saprastu, nu vieglais tā kā jau pa vidu brauca, lai tu saprastu, kad kaut, nu es domāju no sākuma viņš tā kā interesants, tā kā sviestīgs tāds sagājis kāds. Bet tad pēc tam šitie visi, nu kas aizņem visu platumu. Jātais kaut kādi tagad riņķi uz citurieni. Jā, nu nē, ko viņš tā? Es uztaisīju vienu nepareizu pagriezienu un viņš pārtaisīja man no 60 km uz 88. Nopietni. Kas tas tāds par stūri? Es vienkārši nepareizi iegriezu uz autostrādes un tas pielika man cik kilometrus? 20 kilometrus tagad? What the fuck? Atguvām to, ko Jā, vienalga neizdod. Nē, nu labi, vienalga ir ātrāk, bet tu galīgi. Labi. Tie iepriekš brauc pa to ceļu skatos taisni zīme Gdaņska. Es domāju, nu kā, man rāda jāgriežās tur caur to mazo pilsētiņu lejā. Tur bija autostrādes zīme Gdaņska. Anetē, es saku, joku pēc uzlietas savā arī Google mapā tāpat. Viņai parāda, ka jābrauc pa šo autostrādi. Izrādās, es tur skatos pētu, kāpēc vēlreiz nonavigēju, kāpēc tāda atšķirība. Izrādās man, kāpēc bija viss salikts, izvairīties no visa, tur no autostrādēm, no maksas ceļiem, no prāmjiem, viss, ko tur var salikt, izvairīties. Es neatceros taču, kad es tā būtu. Varbūt, ka es navigēju kādreiz ar velosipēdu, lai man viņš saliktu to izvairīties no autostrādēm, tad ar Google Mapu arī kādreiz panavigēju ar velosipēdu. Varbūt, ka no tajiem laikiem tas bija palicis. Varbūt, ka visu šo dienu mēs varējām kaut kur ātrāk pa autostrādēm kaut kur braukt. Bet nu jā, toties interesanti, tiešām netipiski Polija, tos mazos klusos celiņus redzējām, tur interesantos pat mazos tos pilsētiņus un tos līkumainās alejas un tam līdzīgi. Vismaz kaut kas atšķirīgs, tam autostrādēm jau dabūs izbraukāties. Bet nu jā, tagad uztaisīja vienu nepareizu pagriezienu 25 km klāt. Jā, viens kaut kā nav izdomāts.
Čau, man trāpi šitā otrā epizode pēc polijas, un mēs drīz būsim sasnieguši mūsu galamērķi. Kur man šitā? Viesnīcu. Jā. Tā kā uz priekšu. Jā, sanāk, kad šitā. Kas ir te pareizi, vai nē? Tā, tad, šita tā kā laikam jābrauc iekšā. Cik smuki posties. Tukšs pilnīgi. Var izvēlēties pat, kur parkoties. Wow! I like this place. Mēs būsim otrajā stāvā. Es nezinu, kurā mēs būsim stāvā. Bet iesim vārds ko čekot. Tagad jā, tur kaut kāda kastītē būs atstāts atslēgas un tā. Ok, iepauzēšu. Mana soma, man šķiegumi. Keybox numur 10. Es tā pieņemu, viņš varētu būt kaut kādā ieejas hallē, bet šitas ir ciet. Nekur citur es keyboxus nekādus arī neredzu. Šeit, kas te vajag kaut kas tumšs. Un te ir ciet, un te es arī neredzu nekādus keyboxus. Kur vēl varētu būt? Kur ir meklējuma keybox spēle? Atrodi keybox. Šitas izstāst pēc keybox? Nē, tā ir vismaz būtu ļoti oriģināls keybox tādā gadījumā. Nu, kur tad viņš var būt? Vai tad kaut kur tur? Stāvēt man ļoti... Paga. Jā, kur ir keyboxi. Šitās ir tās izrādās ieejas vieta. 10. keybox un jāspiež kaut kāds kodiņš bija. Kāds bija? Šitā, jā. Viņš pats, tev nav jāver, bet viņš pats pilnīgi atturās. Tā, un pats arī veido, tāds magnētiskais. Krūtais magnētiskais keybox. Gusis arī filmē savu video. Labi, bet vispār ir filmē. Tā, 10. Kur ir 10. numurs? Šitā 1 līdz 5. Upsā. Elektrības taupīšanas režīms. Gleznas. Un 6 līdz 10. 10. Jā. 10. numurs ir šeit. Welcome. Čainīgs forši. Varēsim tēju. Šitie pat tagad tāda virtuvi. Varēs ielikt olas, lai viņas pārāk ilgi tajā siltumā tur ne. Pēc tam man notiek. Nu vienkārši, kad nevajag, tad automātiski izslēdzās. Tāda istabiņa, te ir galdiņš. Te ir 3 gultas. Un tur ir, kur mazgāties. Nu, ir, jā. Tā. Te vispār Gdaņskā bija lielas problēmas ar atrast, teiksim, tādu viesnīcu, vai vienalga apartamentu vai deņu ko, kur būtu, kur mašīnu nolikt vienkārši. Vai nu tāpat arī šitajā te Lodzā vai Luģā, kā tur pareizi zinā. Var sakot, visur ir kaut kāds, vai nu ir kā, jā, ir iespējams uz ielas, bet tu nezini, vai tur būs pilns vai nebūs, un tad tu pasties Google Street View, ka tur ir diezgan pilns parasti vismaz vasaras, kad ir nobildēts Street View, kad ir zaļas lapas un tā tālāk.
Bet šitā bija viena no retiem vietām, kā varēja redzēt arī tiešām iebrauc uzreiz tās patīkams pārsteigums, tev pat nav tur jādomā, kā tu tur ietūcīsies kaut kur starp divām mašīnām iekšā, viss forši, brīvi, tur tādā ziņā baigi forši ar šito auto stāvēt šeit. Un šeit arī, tā kā es saprotu, iekļautas ir brokastis. Nu, šits ir uz 2 naktīm pa, tāpat cik bija pa 140 laikam mums 3 ar brokastīm vēl iekļauts. Tas nav, Gdaņskā ir diezgan dārgas cenas salīdzinot ar Poliju. Gdaņskā, jā. Te var iedegt šito te laternu savu balkonu. Te ir kaut kāda dzīvokļa aiz blakām, tie priekš viens suns beigi sāka iet no kaut kurienes. Ko nozis? Tā jau augšā rekojas, ka tev spīd aiz muguras. Jā. Nu spied. Nē, tas laikam nē, vienalga, rekur. Nē, varbūt, rekur, tur ir, redzi? Tur. Tā, es gribēju parādīt, pirms nodzisa. Tā glēz, ne? Baigi patīk, tāds ir, man jau vienmēr paticis tāds nepārāk drūms, bet reizē, lai ir sirreālīgs, bet ne tāds kā munka kliedziens kaut kāds, bet šis ir foršs kaut kas. Kaut kāds, tas varētu būt no kaut kāda arī Salvadora Dalī vai tam līdzīgi. Ne, viņš jau nav noteikti, bet, varētu būt, ne? Labais. Ja esi Polijā, tā acīm redzot ir jāuzinstalēšu tādu aplikāciju Skycash. Tā būs laikam vispareizāk. Skycash. Tātad lielākais mobilā maksājuma sistēma Polijā. Un to var lietot sabiedriskā transporta, kino, pat biļetēm un arī pārkingiem, kur te rakstīts 90% no maksas pārkingu zonām ir iespējams apmaksāt ar šo Skycash. Nu, kas man ir Skycash, nevis Skycash? Un vārdsakot, es viņu atklāju meklēdams, kādā veidā var nopirkt biļetes digitāli Gdaņskas sabiedriskajā transportā. Jo rītā no šejienes, teiksim, var ar mašīnu braukt un tad likt maksas stāvētā, bet tepat iet garām autobusiem, varbūt var braukt sabiedrisko transportu, vienkārši likt to mašīnu mierā, lai viņi te stāv pie šejienes, jo sastrēgumi var šeit mēdzot būt diezgan lieli Gdaņsā un tā tālāk, un iespējams tas arī lētāk varbūt, nezinu, 3 cilvēkiem pirkt vēl biļetes, vai sanāk lētāk vai nē, bet, jā, es domāju. Jāuzinstalējās tas, cik tas viss tur ir parocīgi. Jā, bet šito nevarēs tik vienkārši izmantot tā atbraucot, jo rekur, lai tur piepildītu vispār naudu to aplikācijas kontu, vajag pārskaitījumu veikt, un tas notika 2 darba dienu laikā tikai. Mēs jau pēc 2 dienām vairs nebūsim te. Jā. Šī nav īsti izdomājuši, kā man Prāgā, tur es neatceros, kā tas bija. Tur bija tik vienkārši. Un te jau pat viss arī poliski iekšā, visu laiku eju tajā translēt arī, kas pēc attēliem translēto un tulkoju. Galvenais, viņi kāpēc neļāva šitā programma, aplikācija neļāva ekrānu šāviņu uzņemt. No šitām pogām, kā parasti uzņem. Te es nobildēju šito telefonu. Pēc tam nobildēju atkal ar šito, un tādā veidā varēja dabūt iztulkot.